tas, ko Ukrainai vajag, patiesībā šobrīd ir ieroči, bet viņiem dod naudu. Katrs mēs apzināmies, ka tā skaitā, kad mēs ziedojam savu sūri grūti pelnīto naudiņu dažādām atbalstam Ukrainai, ka tādas 100% garantijas un pārliecības, ka tas nonāks tikai tur, kur mēs gribētu, lai tas nonāk, mums nav. Kādā veidā to izdarīt, lai tās lietas, ko palīdz, kas ir šī palīdzības sniegšana, nonāktu tur, kur viņām jānonāk. Bet tikai nevajag stāstīt, ka to nevar izdarīt. Eiropas revīzijas palātas īpašajā ziņojumā vēl īsi pirms kara sākuma lasāms. Lai gan Eiropas Savienība bija ieviesusi vairākas iniciatīvas ar mērķi samazināt korupcijas iespējas, mēs konstatējām, ka augsta līmeņa korupcija Ukrainā joprojām ir viena no galvenajām problēmām. Arī sākoties karam, korupcija nepazuda kā uz burvju mājiena, savukārt vēstures piemēri drīzāk liecina par pretējo. Lielais jautājums, vai korupcija Ukrainā neapdraud citu valstu palīdzības sniegšanu tai? Komentārā raksti savu viedokli. Mēs ar to neesam, es pat teiktu, ka vispār saskārušies, nekad mums uz robežas neviens neko nav prasījis vai mēģinājis mums izspiest. Iespējams tāpēc, ka mēs pamatā darbojamies tieši ar to daļu, kas šobrīd maksā ar savām dzīvībām par šo te korupciju. Protams, stāsti ir dzirdēti visādi. Un, jā, kur īstenībā nelielu līdzatbildības daļu arī var uzņemties tāpat Eiropa, tādā ziņā, ka tas, ko Ukrainai vajag, patiesībā šobrīd ir ieroči, bet viņiem dod naudu, kas, protams, ir labi. Tikai par to naudu jau tu nevienmēr vari uzreiz kaut ko nopirkt, un tas, protams, ir lielāks risks, ka kaut kas izbirst ārā no tā maka, ne tur, kur tam ir jāizbirst. Tikpat labi Eiropa varētu to naudu attīstīt savu militāro industriju un šīs te munīciju un ieročus dot Ukrainai. Tādējādi arī korupcijas riskus krietni mazināt. Nav tāda attaisnojuma. Korupcija kaut kur tas ir ļaunums, bet mums pretī ir vēl lielāks ļaunums. Un Ukrainai ir jāuzvar. Es negribu teikt, ka ar to nav jācīnās. Un skaidrs, ka neviens negrib atdot to, kas ir domāts, lai glābtu cilvēku dzīvības, lai atbrīvotu zemi un ko, lai kāds tā iedzīvojās. Tas jau, kā saka, nulles tolerants. Īstenībā ir otrādi, ka man liekas, ka kara laikā un Ukrainā ir kara laiks. Pēc būtības šīm lietām viņas varētu būt arī ārkārtīgi, teiksim, tādas, dzelžainas un es pat teiktu, varbūt nežēlīgas. Pret jebkuru to, kas īstenībā faktiski nozog tas, kas ir domāts valstī un karavīriem un brīvībai. Tā kā es domāju, ka tas vienkārši ir jāpalīdz kārtot reizē ar to. Tas jau vienalga būs vajadzīgs Ukrainai, ja viņi tiešām mēģinās nākt uz Eiropas Savienību. Tur nebūs. Tas jau viss ir ārkārtīgi skaisti tā, bet tur jebkurā gadījumā būs jāizpild tik daudz kritēriju, ka šis ir faktiski labs sākums, tādā šausmīgā veidā, bet labs sākums tam, lai tā valsts mainītos. Es, kā lai saka, beigās ilūzijas neloloju, esmu pilnīgi naivs, 2000 pāri mašīnas, visticamāk, kaut kas ir aizgājis neceļos. Mēs ļoti rūpīgi to monitorējam. Faktiski 2 gadījumus mēs aizdomīgus esam identificējuši un nodevuši attiecīgi arī Ukrainas attiecīgajām iestādēm, lai tiek ar to galā. Bet jā, skaidrs, ka bez kaut kādiem zaudējumiem diez vai 2000 mašīnas, protams, ka kaut kur ir noklīdis. Tas, ko es varbūt priekš sevis esmu noformulējis un pieņem diezgan daudz Latvijas iedzīvotāju, ka tas virsmērķis tomēr ir lielāks par šo. Un teikt, ka labi, kaut ko pa ceļam nozags, un tādēļ es tad jau vairs nepiedalīšos. Droši vien, ka šī nav pozīcija, kuru vajadzētu ieņemt. Jo, mēs saprotam, ka šis varbūt pat nodrāstais sauklis, ka šobrīd Ukraina cīnās arī mūsu vārdā un cīnās par mūsu brīvību un neatkarību, ka tas nav nodrāsts sauklis, ka tā ir šobrīd absolūtā realitāte. Un tad, ja tas nav galīgi pa tukšo, ko mēs darām, tad es domāju, ka tas ir jāturpina darīt. Ja mēs objektīvi skatāmies, pavisam noteikti var.
Es domāju, ka ja mēs šeit Latvijā esot tik cieši visos viņas notikumos iekšā, kaut kā tā emocionāli izjūtam, sakam, labi, kaut ko tur pa vidu nozags, bet vismaz tas cīņas potenciāls un iespējas cīnīties tiks saglabāts. Bet es domāju, ka valstīs, kas varbūt ir drusku tālāk no šī notikuma, un ka tas spēlē ļoti lielu lomu, vēl vairāk mēs jau atceramies, ka patiesībā tad, kad šī brīža Ukrainas prezidents nāca pie varas, tas jau nenotika bez lielām finansēm un lielo oligarhu līdzdalības. Tad kādu brīdi, kā es saprotu un kā es to jūtu, viņš tā kā nedaudz turējās, nemēģinot uzbrukt korupcijai un nemēģinot uzbrukt oligarhiem. Tad īsi pirms šī pēdējā kara es saprotu, ka viņa pozīcija nedaudz mainījās. Viņa droši vien sajūta savu spēku, pozīciju politisko un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies dažādas korupcijas indeksus, tad, godīgi sakot, Ukrainas situācija uzlabojās. Lai gan, protams, viņa ir sliktākā situācijā kā daudz Balkānu valstis, ko mēs tradicionāli uzskatām tādas, kas vēl tikai ir ceļā. Viņa ir ievērojami sliktākā situācijā nekā Lukašenko un Baltkrievija. Mēs saprotam, ka, protams, absolūti totalitārā valstī cīnīties pret korupciju iespējams ir vienkāršāk nekā demokrātijā. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.